Zālē ir slepenais Michelin eksperts. Nopietni? Tā. Andrijs? Tu nevies? Ātri pie šefa ar šo ziņu. Mēs sadirsīsim kaut ko. Es jau biju, viņš teica man ārā, viņam tur ir kaut kāda tikšanās. Tu pateici, ka tas ir par Michelin? Nē, nepateicu. Nu, tu tad aizēji pasaki. Bet, protams, ka es pateicu. Ziniet, ja jūs paši esat tik gudri, tad aiziet, pasakiet, un tad, lai šefs liedz arī uz jums virsū. Laura, nomierinies, visi nomierinamies, tagad domājam, ko darīt. Labi? Mēs nedrīkstam šito visu sačkarēt. Nu, mums vienkārši jārīkojas tā, kā mēs vienmēr to darām. Pa punktiem. Kurš? Kā tu zini, ka tas ir vispār Michelin eksperts? Pēc kā tu to saprati? Nu, viena visu laiku kaut ko pierakstā, otrā fotografēja ēdienkarti kaut ko tur atvilka. Un viņas sarunājas franciski. Bet divas? Nu. Michelin eksperti vieni parasti ceļo. Jā. Viņi varēja arī uzaicināt eksperta draudzeni, bet arī varēja uzaicināt neeksperta draudzeni. Nav jābūt vienam vienīgi. Es nesaku, jābūt obligāti vienam. Parasti ir viens, es saku. Ko pasūtīju? Nu, re, kur vecā tēva piedevas un... Gudri, pasaki. Nekad nevērtē šefibāru pēc dārgākā ēdiena, vienmēr vērtē pēc paša lētākā. Gordona Ramsay memoāra 34. lapa. Tā arī ir.